Labs vakars, pēc ilgiem pārtraukumiem esam atgriežušies šovā pārmenīt. Tātad, ko mēs šovakar pagatavosim? Mums būs kā saucamais, neuztraucies, tas nav kiktors. Tas ir mājas pagatavotais saucamais mājas vīns, ko mūsdienās ļoti bieži pagatavo mājās patreiz. Jo alkohols veikalos paliek dārgāks, cenas paaugstinās, akcijas nodoklis arī, tātad kaut ko elementārāk. Nav problēma šo mājās pagatavot. Tātad mums būs vajadzīgs mājas vīns. Glāzīt izmantosim, alus kausiņš, protams, tāds biezāks, noderēs labāk. Un, kā saucamās rozīnītes, dzeltenās, plus vēl plūmītes. Bet ir tie veikalā ir saucamie, ko varam nopirkt maisījumos uzreiz, kas nāk. Protams, skaisti, kad nav higiēniski, bet, gan jau. Pārcietīsim. Tātad, ko mēs darīsim? Vispirms mēs ieliesim mājas vīnu katliņā. Protams, to karstēšanu mēs nefilmēsim, bet ko es jums ieteiktu? Tad, kad sāk vārīties, griežam nost, jo pie vārīšanās temperatūras izdalās alkohols, tad arī vairs nebūs jēņot šitā te dzēriena. Mūsdienās kā uzskatām. Tad ņemsim katliņu. Apakšiņu nekad neliesim, tas ir arī veikapudelim ieteicams, jo tur paliek tas pats vīnoga atliekas varbūt un tā tālāk. Tad tagad ņemsim, nedaudz uzsildīsim, bet skatīsimies, ka tā vārīšanas, kad sāks vārīties, griezīsim nost. Bet ir, piemēram, cilvēki, kas var pievienot šo te maisījumu ar plūmēm, ar aronijām, ir dažādi. Vēl mājās var arī pievienot, ja vēlās, ir upeņas apte, kas ir ļoti veselīgi, ko mūsdienās varam izmantot kā tējas produktu arī. Bet, kā es secināju, šis uzreiz ļoti piešķir to garšu. Nav to jāpērk karstvīns saucamais veikalā, kur ir, kā sakam, vairāki komponenti, ko nav ieteicams organismam. Tātad dabīgais ir vislabākais, kā saka. Kas tam mums tur ir? Jāņoga vīns noteikti kopā, vai ārbolu vīns, kāds katrs cilvēks grib tā dara. Bet vislabākais ir, kā saka, Ziemassvētkiem sarkanvīns. Ja tas ir tā piemēram, kā Ziemassvētku veicīt sarkanā ietērpā, tad vislabāk kaut ko tādu ņemsim. Mums patreiz vārās, visu to mēs griezīsim nost, un būs palīgs mazais vārdā Tomas. Tagad mēs ņemsim tādu variantu darīsim. Mums ir uzvārījies, karsts, ņemsim drošības pēc jūs izlietnes. Ņemsim glāzīti, te nedaudz arī paliek, ja vēlēsim tā papildināt. Tātad, ko mēs tagad darīsim? Viņš ir karsts uzvārīts. Tagad attiecīgi tas, piemēram, cik cilvēks grib aromātiskāk vai kā viņš vēlās. Var arī pievienot šo komponentu, saucamā, kur ir rozīnes, plūmes un tā tālāk. Lūdzu, ņemt pievienot. Vēl liks pieliecot. Tā. Tātad tagad arī pagaidīsim kādu pusminūti, lai bišķiņ nedaudz ievelkās, jo karstumā ogas, kā saka, bišķiņ atraisās, viss tās garšas līdzdalās. Var arī ņemt, piemēram, ja vēlās. Pirms bēršanas iekšā var arī tas ogas nedaudz kā saspiest, lai tā soliņa bišķi izdalās, bet es tā šoreiz nedarīju, jo nav ieteicams. Tātad, kas mums atliek? Bišķiņ arī apmaisīsim, ņemsim palīgā tādu mūsdienās spraužu auglīšu virsū. Esam iespraužu arbūziņos, kā dekorācija. To mēs metīsim ārā. Tātad, tagad tu piebeidz lūdzu šo visu. Un tā būs, kā saucamā, dekorācija. Cilvēks var izmantot, var iemēri, kā es patreiz to daru, var iemēri, pēc tam viņš nedaudz tā oga vai plūme vai roziņa sasūcās ar to karstīnu saucamā. Punkti nedaudz, kā saka, fonā no ofisa. Tātad mēs ņemsim nedaudz, to pamērcēsim. Arī višķi paturēt uz karstīnu, viņš arī lēnām atzīstīs, nebūs tā kā uzreiz. Citam garšo karstāks, citam garšo vēsāk, attiecīgi, kā vēlas. Kam mēs šo dosim? Kādai meitenei, vai ne? Lūdzu. Uzmanīgi, lai labi garšo.
vakar mums meitene nogaršoja, teica, ka ir ļoti garšo pēc karstiem. Tātad jūs redzat, kāpēc pirkt veikalā karstviņu tetrapakās, ja varat mājās paši pagatavot. Uzraudzējiet mājas vīnu, nopērciet šādas lietas, plus vēl es aizmirst pievienot arī mūsdienīgo kanēli. Protams, tas ir attiecīgi pēc garšas, ja cilvēks vēlās, ja nevēlās, varat pievienot. Tas vēl vairāk atgādinās Ziemassvētkus. Tātad, šis bija mūsu, kā saka, pirmssvētku dzēriens. Jo ziema tuvojās, vēl nav iesākusies, jo sniegs vēl nav ārā, grādi vēl nav attiecīgi. Tātad, priecīgs Ziemassvētks un laimīgi jaunā. Kā garšo? Tīri labs. Nē, bija tāds sniega.